Izskatās, ka Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcijas deputātiem izdevies nopietni sašūpot progresīvo satiksmes ministra Atta Švinkas krēslu. Kas tad ir Atta Švinkas satiksmes ministra, tā teikt, nedienu pamatā? Nedienu pamatā ir valdības lēmums, kas nāk arī no satiksmes ministrijas, par 16% faktiski samazināt nākamajā gadā dotēto reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklu. Ko tas nozīmē? Principā cilvēki laukos paliks arvien vairāk atrauti no lielajām pilsētām un nevarēs pārvietoties, kā to ir varējuši līdz šim. Šajā sakarā Latvija pirmajā vietā frakcija oktobra sākumā iesniedza deputātu pieprasījumu komisijai. Uzreiz īsa piebilde, ko nozīmē pieprasījums. Tas ir viens no deputāta darba instrumentiem par valstiski nozīmīgām tēmām. 10 deputāti var parakstīt vairākus jautājumus un iesniegt konkrētam ministram vai ministriem. Pieprasījuma komisijā vairākums ir pozīcijas deputātu, līdz ar to, kā likums, opozīcijas pieprasījumi ļoti bieži, vai teiksim tā, vairākumā gadījumu neaiziet nekur tālāk, tātad līdz ministram. Bet šīs ceturtdienas plenārsēdē varētu pat tā teikt, notika kas negaidīts. Proti pieprasījums, par kuru ziņoja pieprasījuma komisijas vadītājs Vucāna kungs, ka viņš nav atbalstīts, deputātiem balsojot savāca tieši 46 balsis un tapa no Saeimas atbalstīts. Kas tālāk? Ministram Atim Švinkam 7 dienu laikā ir jāsniedz atbildes uz deputātu jautājumiem. Vienlaikus jāpiebilst, ka pēc Latvija pirmajā vietā iniciatīvas tika savāktas 10 balsis, piedalījās arī Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta, kā arī neatkarīgie deputāti, un iesniegts ministram demisijas pieprasījums saskaņā ar kārtības rulli. Principā vērosim, kas notiks tālāk, bet jebkurā gadījumā var gadīties arī, ka izdodas demisija, reāla demisija. Un kas zina, kā šī balsojuma rezultātā uzvedīsies Zaļo un Zemnieku savienība. Vērosim un informēsim. Šīs nedēļas plenārsēdē deputāti Ramona Petrāviča no Latvija pirmajā vietā atkārtot jau iesniedz lēmumu projektu par vadlīnijām vēja turbīnu būvniecībai pie apdzīvotām vietām. Proti, kāds ir mērķis? Mērķis ir šo te attālumu, kas šobrīd noteikts 800 metri, palielināt līdz 2 kilometriem. Un tas nav nepamatoti, jo Ramona Petrāviča ir bijusi tikusies ar protestējošiem iedzīvotājiem, kuri nevēlas redzēt pie savām mājām šīs te vēja turbīnas. Šajā gadījumā, jāsaka, diemžēl šis jautājums ar pozīcijas rokām tika atcelts, jeb vienkārši norakts. Visa pozīcija balsoja pret šāda te jautājuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā. Opozīcija balsoja pamatā par. Ko no tā var secināt? Secinājums izdariet paši, kas ir pozīcijā. Jaunā vienotība, progresīvie un Zaļo Zemnieku savienība balsoja pret to, lai pie jūsu mājām nebūtu vēja turbīnas redzamas. Tāpat šīs nedēļas plenārsēdē Latvija pirmajā vietā deputāti iesniedza deputātu jautājumus vairākiem ministriem, lai noskaidrotu, kuras nevalstiskās organizācijas tiek finansētas vai dotētas no valsts budžeta līdzekļiem. Kādēļ šāda interese? Gatavojot 2026. gada valsts budžetu, ir atklājies, ka 1/6 daļa budžeta finansējuma, jeb faktiski 3 miljārdi, tiek novirzīti nevalstiskajam sektoram. Tas varbūt it nemaz nav slikti. Tomēr Latvija pirmajā vietā uzskata, ka sabiedrībai ir tiesības zināt, kuras tieši nevalstiskās organizācijas saņem valsts finansējumu un cik lielu, un savukārt valsts pārvaldei ir pienākums mums to pateikt atklāti. Gaidiet, kad saņemsim atbildes uz jautājumiem, mēs jūs informēsim.
Un vēl kāda interesanta nianse no Saeimas plenārsēdes, par kuru man gribētos jums pastāstīt. Proti, Nacionālā apvienība bija rosinājusi grozījumus imigrācijas likumā, lai noteiktu, ka ārzemniekiem, kuri gada laikā ir izdarījuši 3 administratīvos pārkāpumus, faktiski Latvija ir jāpamat, jeb viņi tiek izraidīti. Šie grozījumi tika atbalstīti un par tiem balsoja arī Latvija pirmajā vietā. Bet kas balsoja pret? Stabilitātei un progresīvie frakcija. Kā tad tā? Iespējams, tā ir diezgan interesanta progresīvo pieeja jautājumiem, tieši tāpat kā par sieviešu obligātu iesaukšanu armijā, tai pašā laikā sakot, ka mēs esam pret vardarbību. Šai svētku nedēļai tas arī viss. Paldies, ka sekojat mūsu ziņu kanālam. Mierpilnus un gaišus valsts svētkus. Arī nākamajā nedēļā tiksimies, ar jums kopā būšu es, Līga Krapāne. Sekojiet mūsu YouTube kanālam LPV TV. Mana pieredze ar latviešu filmu veidotājiem ir tāda, ka viņi ir viena no labākajiem cilvēkiem, ar kuriem man ir bijusi iespēja sadarboties globāli. Diemžēl pasaule to neredz.